Nu, ko, šodien mums tāda mūžīgā tēma, var teikt, par laimi. Cik gadi pagājuši un joprojām nevaram atrast. Ja? Pāris gadi pagājuši, kopš meklējam laimi cilvēces vēsturē. Ja, tā kā. Jā, nu, ko? Nu, tad laižam ar dziesmu par laimi, kā saka mūsu pašmāju mākslinieki. Nu jā, laime ir tāds šķietami neaptverams un bezgalīgs, manuprāt, temats. Nu, man pašam personīgi laimes sajūta ir tad, kad es jūtu, ka es dzīvoju ar jēgu. Pastāstī, kas vispār ir laime un vai viņa ir svarīga. Un, dažreiz varbūt liekas, mēs jau neesam šeit, lai būtu laimīgi, ja, bet varbūt, lai izpildītu kaut kādu tur pienākumu vai savu uzdevumu dzīves, ja, vai tas ir saistīts, vai tas tomēr nav saistīts. Citas tradīcijas saka, ka šis nav par laimi, šis ir par atbrīvi, ja, un varbūt, ja mēs esam laimīgi, tad mēs pieķeramies tur šai realitātei, piemēram, un mēs nevaram viņas atbrīvoties, ja skatās tādos ļoti augstos plauktos, ja. Un, kāda ir tam loma mūsu dzīvē, šai sajūtai? Teiksim tā, mēs varam paskatīties uz laimi kā uz mārketinga instrumentu mūsdienās. Ja? Tā kā ir vēl viens tāds aspekts, ko šodien cilvēki bieži mēdz aizmirst, ja? Kad laime šodien lielai sabiedrības daļai tiek izmantots kā iegansts vai instruments, kas liek tev kaut ko iegādāties, kaut ko gribēt, kaut ko izjust, kaut kādu deficītu, trūkumu un vēl kaut ko. Ja? Šis te moments cilvēkus ved projām no tā, kas ir patiesā laime. Ja? Tātad ir patiesā un ir nepatiesā laime. Jā, es tā varētu viņu nosaukt. Mēs ieejam dualitātes tajos principos. Ja? Tāpēc, jo tas, kas ir, kā lai saka, nav tevis paša apzināts, bet ir paņemts no malas, tas tev nekad laimi nedos. Laime tevī būs tikai tad, kad tas nāks no tevis pašā ārā. Tā kā, kad tu pats līdz tam būsi nonācis. Tā kā tu būsi sapratis, bet es tā kā esmu laimīgs jau tepat, es tā kā esmu laimīgs jau darot tās un tās lietas. Man ir tā kā tā piepildījuma sajūta, es redzu jēgu, tam tā kā tu minēji, jēgu un vispārējais. Bet šodien man liekas, tā problēma ar laimi ir tajā, ka cilvēkiem ir tik tālu saputrotas smadzenes, ka viņi vairs paši neizjūt to, kas viņos pašos notiek, un viņi skatās, kur tā laime ir no malas. Tur ir tajā tradīcijā, tur jāmeditē, lai būtu laimīgs, tur ir mazāk jāēd, lai būtu laimīgs, un tas ir jādara, lai tu būtu vēl laimīgāks, un ja man būs vairāk nauda, tad es būšu vēl laimīgāks, ja? Un ja man būs pamazs, nebūs tik, cik kaimiņam, tad es neesmu tik laimīgs, ja, kā viņš. Un te sākās tas moments, ka mēs sākam mērīties ar daudzām lietām. Kāpēc mēs tā daram? Tāpēc, kad mums ir problēma ar sevis apzināšanos ielikt. Ja, un tad, kad mēs sevi nevaram apzināties iekšā, mēs sākam meklēt sevi ārpusē. Tā kā tajos citos visādos mārketingos, visādos cilvēkos, visādos skolotājos, visādos guru, ja tāpatās, teiksim, arī, kad citreiz cilvēks atnāk pie manis, viņš saka, lai pasaka, kas viņam ir jādara, kur ir viņa dzīves, tur jēga vai piepildījums. Saka, es tev varu pateikt, bet no tā tu laimīgs nebūsi, ja? Man patīk, bija tāda anekdote arī kaut kāda, tur nezinu, senākos laikos tāda anekdote bija, kad aiziet viens tur kaut kāds cilvēks pie radītāja augstākā, viņš saka, pasaki, kas ir mana dzīves jēga, kas ir mana sūtība šajā pasaulē. Tas radītājs viņam saka, tu tiešām to gribi zināt? Viņš saka, jā, es tiešām to gribu zināt. Labi, tava dzīves jēga bija 20 gadus 5 atpakaļ, tu iedevi kafijas tasīti tajā un tajā kafēnīcā tam vīrietim ar sarkanu dzeltenu pumpainu uzvalku. Ja? Un viņš saka, un viss? Ko tu vēl gribēji? Tas nozīmē, ko mēs iegūstam tādā veidā, mēs iegūstam bezjēdzīgu pārējo dzīvi. Problēma ir tajā nevis, ka tā bija tā vienīgā jēga dzīvē, bet tas, ka mēs gribam piesiet pie kaut kā konkrēta savu laimes stāvokli. Ja? Ja man būs blakus tas cilvēks pareizais, es būšu laimīgs. Ja man būs tik daudz naudas kontā, es būšu laimīgs. Ja? Un tā ir tā patiesībā, tas ir
svētība, ka mums nekad neiedod to, ko mēs gribam, lai mēs būtu laimīgi, jo ja mēs to iegūsim, mēs kritīsim aizvien dziļākās vilšanās purvos iekšā, tajā visā. Es domāju, es gribu būt miljonārs, Tinks, šodien tu esi miljonārs, es gribu tur, nezinu, būt pasaules valdnieks, ok, tu esi pasaules valdnieks. Un tādā veidā cilvēks vispār sevi neapzinās, viņš sevi meklē ārpusē. Tā, ka mums nedod no ārpuses to, ko mums vajag, ja, tad mēs esam spiesti lūkoties sevi iekšā, un kas tad iekšā tur notiek, un kur tad ir tā laime, un kur ir tas, kas man dod to piepildījumu sajūtu patiesībā. Ja? Tādā veidā. Ir principā laime, šodien cilvēki arī tā skatās to laimi. Laime tas ir laikam tāds emocionāli labi justies, tur šitā te piepildījumi. Un viņi skatās no sekām, viņi meklē tās sekas, kuras viņiem liekas, ka tas ir viņu laimes stāvoklis, ja? Kad viņiem ir tās sekas kaut kādas sasniegtas. Ja? Bet sekas bez cēloņa nenotiek nekad. Sekām vajag vienmēr cēloni, un cēlonis ir tavs iekšējais stāvoklis tam visam. Tad emocijas, hormoni, tur tavi kaut kādi prieki, bēdas, ja, tas viss nāk no tava iekšējā stāvokļa, savukārt tas nāk no tavas uztvers. Tava uztver nāk no pasaules redzējuma, un tavs pasaules redzējums no tavas garīgās attīstības līmeņa. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka garīgā izaugsme ir ceļš uz laimi. Tikai nevis kaut kāda tur mistiska tradīcija piekopšana, ja, bet garīgā izaugsme kā sevis apzināšanās process. Ok, sadalīsim pa porcijām šo lielo ēdienu, šo lielo maltīti. Tu minēji, ka laime ir tad, kad tas nāk no mums ārā. No kurienes tad viņa nāk ārā? Kas ir tas laimes avots? Tu saki, ka laime ir sevis apzināšanās. Tad pieļauju, ka ir kaut kādi mūsu aspekti, ko mēs neapzināmies, vai ne? Un tad sanāk, ka jo vairāk mēs apzināmies, jo vairāk mēs esam laimīgi, tā tad ir kaut kādi tie aspekti, kur tā laime slēpjās. Ja? Ko mēs vēl neesam apzinājušies. Ja? Tur tā laime slēpjās, to, ko mēs vēl neesam apzinājušies. Ja? Te ir tas moments, ja, kur mums tā problēma atkal rodās ar to laimes apzināšanos, ir par to, ka mēs nevis nevaram sevi apzināties, bet mēs sevi apzināmies kā kaut ko citu, vai precīzāk neļaujam caur dažādiem filtriem sevi apzināti. Mēs uzliekam filtrus, es esmu mans ķermenis. Ja? Un tādā brīdī, kad tev sāp kaut kas, kad mēs esam nelaimīgi, tad, kad mums sāp, kad mums ir nepatīkami vēl kaut kas. Ja? Un, piemēram, uztaisam eksperimentu, arī klausītāji var piedalīties. Un tagad apsēžamies vai nostājieties vai apguļaties tādā pozā, kad jums ir ļoti nērti. Paņem arī, Aleks, atrodi kaut kādu pozu, kurā tev ir super nērti sēdēt, ja, vai atrasties. Ja? Un tagad iedomājies cilvēks, kurš tev visvairāk kaitina, ienāk istabā un tev kaut ko lūdz darīt. Kāda ir tev sajūta šajā brīdī? Tāda tā kā gribas, atgaiņāties. Atgaiņāties, ok. Un tagad, ja tu apsēdies ērti, vienkārši brīvi atslābinies, mierīgi, un ienāk tas pats cilvēks tajā istabā tev pretī, un viņš kaut ko tev lūdz darīt. Man ir tāda klātesamība. Tāds, okay, jā, es pieļauju domu, ka vismaz pa 5% tev ir pozitīvāka attieksme uzreiz pret viņu. Kas tas ir? Tas ir tavs stāvoklis, kurā tu atrodies brīdī, ja? Kad ar tevi kaut kas notiek. Un te ir tas moments, ka mēs bieži vien sevi asociējam ar tiem stāvokļiem, kuros mēs esam, bet nevis ar to, ka mēs, pieņemsim, sakārtojam savu to vidi vai savu iekšējo stāvokli tādā veidā, lai mums būtu ērti dzīvot. Ja? Un mēs bieži vien cenšamies kaut ko sasniegt un daram sev daudz neērtības dzīvē. Un no tām neērtībām mēs esam nelaimīgi. Sasniegt mēs gribam, kāpēc? Tāpēc, ka reklāmā pateica, ja tev būs sarkans Mercedes, tu būsi laimīgs. Ja? Un cilvēks močī pēc tā sarkanā Mercedes un laimes kā nav tā nav. Viņš varbūt dabū to Mercedes, bet viņam jau tur mugura sāp un galva sāp un sieva pamet un bērni tur neklaus un vispārējais. Ja? Tā kā sasēdzās kopā. Tad viņš ir radījis maksimālu diskomfortu, cenšoties sasniegt to laimi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sevi ieraudzīja caur prizmu, kas nav viņš pats. Un vēl viens tāds eksperiments var pamēram uztaisīt, lai saprastu, kas tad es tāds esmu, ja, padomājies tagad, apsēdies
Atkal tāpat vienkārši kaut kādā veidā apsēdies vienkārši un pamēģini sajust ķermenī, kur tev ir kaut kāds diskomforts, saspringums un kaut kas, un aiztaisi acis, un tanī brīdī, kad tu sajūti, vienkārši attaisi, man nav svarīgi, kur tev ir. To pašu arī var darīt klausītāji. Ja tu sajūti kaut kur ķermenī diskomfortu, attaisi acis vaļā. Ok, tātad tu ieraudzīji. Tagad pamēģini atkal aiztaisi acis un sajūti pēdējos emocija, kas šobrīd tevī kaut kur virmo. Tas var būt satraukums, pārdzīvojums, tur laime, prieks, tur visādi stāvokļi. Tiklīdz tu sajūti to emociju, atveram acis vaļā. Okay. Un tagad aiztaisam vēlreiz acis, un tiklīdz tev parādās kaut kāda doma galvā, tā momentā atver acis. Okay. Tātad tu redzēji, ka tur mēs varējām vērot savu ķermeni, savas emocijas, vērot savu domu plūsmu. Tātad mēs viennozīmīgi neesam ne emocijas, ne ķermenis, ne domu plūsmu, tātad mēs esam kaut kas ārpus tā. Bet ikdienā cilvēks aizmirst par šiem te momentiem, viņš sevi asociē ar savu ķermeņa stāvokli, ar savu emocionālo stāvokli, ar savu domāšanas procesu. Un katrs no šiem elementiem tevi atdala no tavas laimes. No laimes stāvokļa iekšējā. Tāpēc, ka tu sevi asociē ar visiem diskomfortiem un problēmām, kas norisinās tavā apziņas un zemapziņas stāvoklī. Un kas tad ir tas, ar ko mums būtu sevi jāasociē, vai ar ko mēs varētu sevi asociēt, kas mums radītu vairāk to laimes sajūtu? Tas ir atkal tas moments, kas ir saistīts ar to sevis izzināšanas un apzināšanās procesu. Ja? Tas, ko es saucu, tas ir tas garīgais attīstības ceļš šādā veidā, ka mēs sākam sevi vairāk apzināties kā to, kas bieži vien ir kā vērotājs procesiem, ja? Bet atkal neiekrītot iekšā tajā, kad nošķirties no visa nost kā vērotājs. Tu piedalies šī dzīves spēlē, tu dari savu uzdevumu, misiju ar maksimālu atdevi. Un tai pašā laikā tu nepiesienies ne pie sevis, ne pie augļiem, ne pie vēl kaut kā. Ja? Tas nozīmē dzīvot idejas vārdā. Okay. Un es vēl vienu lietu pateikšu, tāpēc, ka tad, kad tu dzīvo idejas vārdā, tu esi maksimāli atbildīgs savā dzīvē. Tu uzņemies maksimālo atbildību par visu, kas tavā dzīvē notiek. Tā. Tāda lietiņa. Ko nozīmē uzņemties atbildību? Arī to daudz cilvēku nesaprot atbildību. Dažiem tā atbildība ir tā kā būt sodītam, tiesātam par kaut ko. Dažiem tā atbildība ir par kaut kādām lietām, kā lai saka, nest smagu nastu, ja? Un liela daļa cilvēku vispār nesaprot, kā priekšā mēs esam atbildīgi. Ja? Tas ir tāds interesants moments. Piemēram, es arī citreiz mācībās saku, uzņematies atbildību par saviem pēcnācējiem, par bērniem. Kas jums uzreiz liekas asociatīvi? Kā priekšā jūs nesat to atbildību? Pirmā lieta, ko jūs pateiktu. Kas tas būtu? Tie būtu jūsu bērni, vai ne? Tātad es uzņemos atbildību, nesu bērnu priekšā atbildību par savu dzīvi, par vēl kaut ko un par viņu dzīvi un tā tālāk. Patiesībā tas ir nepareizi, jo mēs varam atbildēt tikai kaut kā augstāk priekšā. Bet mēs atbildam par bērniem tā augstākā priekšā. Tas augstākais var būt radītājs, ideja, mērķis, kaut kāds augsts cēls. Ja, un tā. Tad mēs vienmēr esam atbildīgi kaut kā augstāka par mums priekšā. Un tad, kad mēs to spējam savienot savā apziņā, tur mums sāk parādīties tas, ko mēs sauksim par laimes stāvokli. Tā ir izaugsme, tā ir garīga attīstība un laimes stāvoklis. Okay. Tad mēs tādas vairākas daļas elementus šim visam iezīmējām. Par to atbildību, tad būtībā tas ir atbildība pret kādu un atbildība par kaut ko. Jā. Tātad atbildība pret kādu mums būtībā ir par to, kas ir augstāk par mums. Jā, un atbildība par ir būtībā tas kā tā atbildība izpaudīsies, ko es darīšu vai par ko man jārūpēs. Tas tāpatās, kā ir tur vecākā paudze, nākamā paudze vecākā atbild par vienu paudzi zemāk, tu atbild par vēl zemāku paudzi, tā atbildēs par vēl zemāk, tā ir tāda hierarhiskā struktūra. Un ja nav hierarhija, tad ir haoss, un haosā mēs nevaram būt stabili dzīvē.
Un te nākamais aspekts laimes stāvoklim. Laimei, kas ir vajadzīga stabilitāte. Jo, ja tev šodien tevi sit, rītdien tevi glauda un parīt tu nezini, kas ar tevi atkal notiksies, ko ar tevi darīs, tu arī nevar būt laimīgs. Tāpēc hierarhija caur atbildību nodrošina laimes stāvokli visiem, kas tajā struktūrā piedalās. Ja mēs neesam šīs struktūras ietvarā, ja mēs nekad nevarēsim būt laimīgi, tāpēc, ka mums nav stabilitāte. Un cilvēki cits saka, es esmu maksimāli stabils cilvēks. Es kā pirms 40 gadiem sāku strādāt vienā darba vietā, un tagad līdz nāvei strādāju tajā darba vietā, un jautājums, vai tu esi laimīgs? Viņš kaut kādā mērā varbūt būs laimīgs, bet tu pēc viņa dzīves kvalitātes un rezultātiem bieži vien var saskatīt, kad nav tur laime. Viņam tur veselības problēmas, viņam tur kaut kāds finansiāls attiecību problēmas, viss pilns ar visādām problēmām. Kur tad rodās tā problēma? Jo viņš taču stabils ir, vai ne? Tur rodās nākamā problēma, kad mēs neattīstam apziņu. Tas, par ko es daudzās lietās stāstu, ja? Ka tu vari domāt, ka tu esi stabils, bet tu neattīsties līdz ar pasauli. Jo stabilitātei ir jābūt attīstībā, pamatotai. Ja, tā kā attīstība tā ir izaugsme visu laiku. Ja tu pārstāji attīstīties, tāpēc vienmēr saku, ja tev ir kaut kāds resurs, ko tu nezini, kur ieguldīt, pats maksimāli jaudīgākais instruments, kurā tu vari ieguldīt savā attīstībā. Nekas cits nav tik stabils un vērtīgs tavā dzīvē kā tava izaugsme. Vienalga, kāda tur izaugsme. Es runāju par pozitīvu izaugsmi. Ja tur nodarboties ar muļķībām, tā nav izaugsme. Ja? Bet tas, ka tu ieguldīsi sevī, kas tev paplašina tavu redzesloku, tavu apziņu, tavu uztveri, tavu izpratni par pasauli, ja mēs pieskaramies pie izpratnes par pasauli, tā ir garīgā attīstība. Ja, viss pārējais, tas ir dažādas cita veida attīstības, bet garīgā attīstība ir saistīta tieši ar izpratni par pasauli, kā pasauli darbojās, kā ir uzbūvēta. Bet es vēl gribēju vienu lietu, es redzu, ka tu gribi man arī teikt kaut ko, bet es gribu vēl vienu lietu pabeigt, jo es nepateicu līdz galam par to stabilitāti, kur tā stabilitāte mums rada problēmas. Stabilitāte tā ir mūsu prāta funkcija. Prāts mums ir vajadzīgs, lai mēs radītu stabilu vidi apkārtējā pasaulē. Jo bez šīs te stabilitātes mēs nevaram reāli justies droši. Un tāpēc prāts atnāk un pasaka tā, klausies vecīt, realitāte patiesībā ir šī te aizmirsti visu pārējo, nekas cits neeksistē, tikai šīs, cilvēks paņem, šī te ir mana realitāte, viss, es jūtos stabili, es dzīvoju šajā te realitātes segmentā, man viss ir kārtībā. Bet tu joprojām skaties to visu informāciju caur šo te apziņas prizmu, kas tev bija 6 gados, ja, vai 5 izveidot. Ko prāts tev nosprauda, lai tu justos drošībā. Un kur ir problēma? Problēma ir tā, ka pasaule attīstās, tev informācijas ir tik daudz galvā, bet tu nespēji viņu apstrādāt, tāpēc, ka tu to visu atmet. Tas nav mans, tas nav vajadzīgs, jo mana realitāte ir šeit. Un tad tu pēc kāda laika brīnies, bļāviens, kāpēc mana realitāte nedod man tos rezultātus, kurus es saņēmu 6 gadu vecumā. Un tāpēc, ka tu vairāk tava realitāte neatbilst kopējai realitātei. Jo tava apziņa apstājās attīstībā zināmu apsvērumu dēļ 6 gados, un tavs prāts līdz ar to pārstāja meklēt citus realitātes formātus apkārtējā vidē. Viņš pārstāja papildināt tavu filtru, caur ko tu uztver realitāti. Un tas ir tas, ko es saku šodien, pieauguši vīrieši un sievietes 40, 50 gados, viņu apziņas attīstības līmenis ir 6, 7 gadu vecumā. Un viņi nesaprot, kāpēc viņiem dzīvē kaut kas nenotiek tā, kā viņi vēlās, kāpēc viņiem ir traucēji, kāpēc viņi ir nelaimīgi pa dzīvi. Un te ir tas moments, kad ja mēs neļaujam attīstīt savu apziņu, tad mēs vienmēr būsim nelaimīgi pa dzīvi. Ja mums apziņa stagnē, tāpēc, ka mūsu prāts, viņš nedod iespēju paplašināt realitātes uztveri vairāk. Mēs esam tur, kur bijām. Mūsu ekspektācijas nesaskan ar realitātes iespējām šodienas. Ja. Kas bieži vien ir pat lielākas, nekā mēs spējam iedomāties, nekā mūsu prāts spēja aptvert. Un tad te parādās moments, ka bļāviens viss jau ir iespējams.
Tikai tev vajag to pieņemt, ka tas ir iespējams. Ja? Nu, tā kaut kā. Nu, ok. Nu, principā viss skaidrs. Viss skaidrs. Dzīvojam laimīgi. Paldies, jā. Labi, ne. Īsumā jau tas viss mums saistīts ar to, kāpēc mēs par to runājam. Tāpēc šis ir tikai maziņš ievads, lai saprastu par to, kas patiesībā ar mums tur notiek. Jā. Vairāk un dziļāk par šīm tēmām, par laimi mēs runāsim kur? Festivāls cilvēkiem šovasar būs. Ja? Tā kā visi laipni aicināti piedalīties, tur mēs iesim dziļāk šajos te aspektos visos, un ne tikai šajos, bet vēl citās tēmās. Tā kā, ja tev ir interese, droši pievienojies, un ir mājaslapas, komentāros ieliksim linkus, ir WhatsApp kopiena, ir Instagram, ir Facebooks, ja? Festivāls cilvēkiem meklējiet un piesakaties. Ja? Ja jums ir interese piebiedroties, un vēlaties bišķiņ labāk sevi iepazīt un izzināt. Jo manā skatījumā, nu, protams, katram var būt savs redzējums par tām lietām. Manā skatījumā pats svarīgākais dzīvē ir ieguldīties sevi. Ja? Un audzēt to atbildību, audzēt savu apziņas attīstības iespēju, vairot, ja? Un apzināties apkārtējo realitāti. Ja? Jo, ja tu dzīvo ilūzijās, nu kā tu vari būt laimīgs? Tu vari būt laimīgs īstermiņā. Jā, tas arī ir iespējams. Šodien daudz uzskata, ka mana laime ir hormonālās šūpoles. Bet šodien es dabūju konfekti, esmu laimīgs. Rītdien man konfekte beidzās, neesmu laimīgs. Tā nav laime, tie ir vienkārši emocionālo svārstību stāvokļi pēc būtības. Laime, manā skatījumā, tas ir stāvoklis, kādā tu dzīvo. Tu esi laimīgs reāli pa dzīvi, vienalga, kas ar tevi notiek, tu esi laimīgs. Tur notiek kaut kāda problēma. Ja tu nespēsi veselīgi uztvert to notikumu, ja, tu būsi nelaimīgs. Ja tu spēsi veselīgi uztvert, veselīgi no tā, ka no vārda vesels, ka tu ieraugi un saproti, kā šī pasaule darbojas un kāpēc tas notika. Tu jau esi laimīgs tikai no tā vien, ka tu saproti šīs lietas. Un tavs sapratnes līmenis, es viņu saucu arī par garīgās attīstības un izaugsmes līmeni, jo tu plašākas lietas spēji aptvert savā saprātā, jo tu esi garīgi augstākā pakāpē attiecībā pret visu pārējo pasauli. Ja? Nu, pret pārējiem hierarhijas segmentiem, kas te mums ir. Un tieši saprāts arī ir indikators mūsu garīgai izaugsmē. Ja viņš mums ir šis saprāts, mēs esam attīstīti garīgi. Ja saprāta nav, mēs degradējam. Un tas ir neizbēgams fakts. Jā, cilvēki visi domā, ka viņi ir saprātīgi. Patiesībā, kā es vienmēr saku, lielākā sabiedrība daļa ir tikai prātīga. Prātīgi no kā? No tā paša eksperimenta, ka mēs neatsakojam savas domas, mēs neanalizējam, ko un kāpēc un kā mēs domājam savā dzīvē. Un tādā brīdī, kad mēs sāksim analizēt šīs lietas un uztvert, kāpēc, kas darbojās mūsu dzīvē, tad mēs sākam palikt saprātīgi tikai. Jā, gribētos pēc brītiņa atgriezties pie dažiem aspektiem par laimes tēmu atpakaļ, bet ieskicēju varbūt par festivālu nedaudz vairāk. Tad es saprotu, tās ir 4 dienas, ja, un tā ir iespēja kā reiz dot sev šo laiku izzināt sevi un arī šo tēmu laimi, jo tas ir šī gada festivāla tematika. Bet pastāstīju, no kā šis festivāls atšķiras no tik daudziem citiem festivāliem, kas šobrīd jau ir šķiet katru nedēļas nogali, kā sākas jūnijas tā līdz festivāls līdz mūža beigām. Jā, un kas tad ir paredzēts šī gada programmā vai iecerē un plāns kāds? Nu, mēs pirmo reizi pagājušajā gadu uztaisījām festivālu, atsauksmes bija pozitīvas, tāpēc mēs nolēmām arī šogad viņu taisīt. Ja man prasa, ar ko šis festivāls atšķirās, es varu padalīties ar to, ko cilvēki ir teikuši. Ja? Viņi teica, ka šitik dziļu procesu daudzi cilvēki nav izgājuši savā dzīvē, ko viņi piedzīvoja pagājušā gada festivālā, kas bija reāli dzīvi izmainošs process no cilvēkiem, kurus es klausījos. Ja? Īpaši mums pagājušais gads bija tieši saistīts ar attiecībām un dabas pirmelementiem. Ja? Tā kā dabas pirmelementi sasienās kopā ar mūsu spēju formēt, veidot attiecības, kādā veidā mēs paši esam atkarīgi no dabas un mūsu apziņa, kā ir sasaistīta ar dabas procesiem un visu pārējo. Ja? Tad tā atziņa, tas, ar ko pateica, kas mūsu festivālā bija savādāks nekā visur, kur citur, kuri būtu teica, tas zināšanu dziļums, kas tiek apvienots ar prieku, baudu un, teiksim, draudzību tādā veidā, ka mums bija nosacīti, kā teica, tāds ļoti personisks
ģimenisks un uz tuvām attiecībām orientēts festivāls. Jā, te pašā laikā ļoti dziļu tēmu aizskaršanu un izcelšanu ārā no mūsu pašu dzīvēm. Tā kā festivāls ar zināmu lielu devu jēgas iekšā. Ja? Tā kā tu ne tikai labi pavadīsi laiku ar veselīgu uzturu, piedalīsies dažādos procesos, rituālos, rotaļas, danči, tur lokšaušanas, bruņinieku cīņas, mums bija pirtis, baļas, peldēšanas, vēl dažādas atrakcijas un viss kaut kas. Jā, bērniem savas nodarbes, jauniešiem šogad plānojās stipri vairāk dažādu aktivitāšu, ne tikai fizisko sporta, bet, cik es saprotu, arī būs tādas mentāli, intuitīvi un emocionāli piesaistošas aktivitātes arī jaunākai paaudzei, līdz 18 gadiem. Jā, pašsaprotam, tie, kas jau vairāk pieredzējušāki dzīvē, tad viņiem varbūt liksies interesantāks tieši šīs padziļināto tēmu iztirzāšanas. Tāpat būs daudz visādi citi meistari, kas tiek aicināti šobrīd kā reiz ir izsludināti dalībnieku pieteikšanās. Tātad, ja jums ir vēlme padalīties ar savām zināšanām, prasmēm un pastāstīt par sevi apkārt pasaulē, ja, Latvijai, sāksim ar to, ja, tad arī var tur piedalīties. Tāpat plānojās mums tur studija tiešraides, ja, kur būs arī varēs intervēt dažādus meistarus, un viņi arī tiks translēti tiešraidē, ja, caur šo te studiju. Lūk, kas vēl mums? Pirmo gadu uztaisīsim. Plāns ir uztaisīt un novadīt ļoti specifisku pirts rituālu, ko es saucu par pirmelementu pirts rituāls, ja, kas īpaši tieši šādā formātā es neesmu nekur saskāries ar to, bet tas ir saistīts tieši ar tām okultajām pirmelementu zināšanām, kādā veidā mēs sevi aktivizējam dažādus procesus tieši caur pirts rituāliem. Ja. Lūk, tā kā arī šādi te būs iespēja, tāpat mums pagājušajā gadā arī ogļu staigāšana, uguns rituāli, ja, danči, gan teiksim, tradicionālajā folk stilā, gan arī bija elektroniskā mūzika, koncerti, kas uzstājās dziedātāji un grupas mums uz skatuves. Ja. Tā kā viss šīs te iespējas jums ir šajās 4 dienās iegūt, dodoties uz Madonas novadu, Dzelzavas pagastā, ja, festivāls cilvēkiem. Lūk, tā īsumā, bet gari sanās ieskicēt. Protams, tur vēl un vēl vairāk visādu lietu būs, jā, ar ko jūs varēsiet saskarties un attiecīgi vienkārši izvērtēt paši, kas jums ir aktuāls un vai šī programmā, kura taps pēc kāda laika, jā, ir ietverts tas, kas jums ir aktuāls. Aprakstu vai ieskatu pagājušā gada festivālā jūs varat noteikti arī atrast cilvēku.com mājaslapā, tur sadaļa festivāls cilvēkiem augšā atradīsiet. Ja, un ieiet pagājušā gada festivālā, tur ir bilžu galerijas, dažas programmu varat apskatīt un aprakstu, kas ir bijis pagājušajā gadā, tie, kas nav bijuši vēl turien. Tie, kas ir bijuši, tie tāpatās jau zina, tie jau ir pieteikušies un jau gaida nākamo festivālu. Lūk tā. Ok, super, izklausās ļoti bagātīgi ar dažādām pieredzēm un garšām šo 4 dienu laikā. Tāds, šķiet, ka apvienojums starp retrītu un festivālu, ja kaut kas tāds tā varētu labā balansā. Jā, tā varētu nosaukt to arī. Un lekciju un zināšanu apgūšanu, teiksim tā. Tas tur ir diezgan, no manas puses ir diezgan daudz šo te tematiku tieši lekcijas un dažādas tādas specifiskas prakses iedod cilvēkiem. Arī. Atgriežoties tad nedaudz vēl pie laimes tēmas, nedaudz šīs abas savienojot, jā, gan festivālu, gan laimi. Kā tu redzi to laimes tēmu ievijoties šajā festivālā šogad? Vai tas nozīmē kaut kādas tādas mērķtiecīgas prakses fokusētas uz to? Kā tu redzi to izceļamies šī gada festivālā? Jā. Principā, kā es vienmēr saku, pa priekšu ir jāsaprot lietas, un tā kā mēs saprotam lietas, tad mēs sākam darīt lietas, jo tad mēs saprotam, kāpēc mēs to darām. Tā kā viennozīmīgi būs prakses, arī būs tehnikas kaut kādas, ko es parādīšu par dažām lietām, kā strādāt ar sevi iekšā, lai šos te pozitīvo laimes stāvokli saglabātu un lai nenomaldītos ikdienā dzīvē. Jā.
bet tāpat tās būs arī diezgan daudz skaidrojošo elementu, lai cilvēks pats saprastu, kurā stāvoklī vai statusā viņš šobrīd savā dzīvē atrodas, kas viņam vēl ir veicams, ar ko viņam jāpastrādā, kas viņam trūkst varbūt dzīvē, lai viņš to laimi sajust, ja? Lai viņš sevī sajust, nevis meklētu apkārt, ja? Bet šī gadījumā sanāk, viņš atbrauks uz kaut kurienu ārpus sevis, ja, lai saprastu, kā sevi labāk paskatīties un ielūkoties. Ja. Tad būs prakses un arī teorētiskās zināšanas par to, kā labāk sevi iepazīt, kā labāk sevi ieskatīties un kā saprast, kas tad tieši man ir tas laimes stāvoklis iekšējs. Jo mums katram, mēs tā vismaz gribam domāt, ka mums katram ir ļoti unikāli iekšējie stāvokļi, kas mums izraisa to laimi un labsajūtu un piepildījumu. No vienas puses tā ir taisnība, no otras puses mēs bieži vien esam, kā lai saka, ilūzijās par sevi. Ja? Un kāpēc mēs tajās ilūzijās par sevi esam, to es izskaidrošu tieši festivālā. Ja? Kas ir tie faktori, kas mums izraisa šos iluzoros stāvokļus pašam par sevi. Mhm. Un viena no lietām, ko tu minēji iepriekš runājot par laimi, par mūsu uzdevumu vai misijas izpildīšanu. Mhm. Kas tas tāds ir? No kurienes to var izrakt un kā tas vispār rodas? Es jau anekdoti izstāstīju, kas bija tava misija, kā pasniegt tur tējas tasīt vai kafijas tasīt kādam. Te ir tāda lieta, ja, ka tā misija un uzdevums, viņš jau ir tieši atrodams caur šo stāvokli. Ja tu neatrodies tajā stāvoklī, tev arī nav iespējams atrast savu uzdevumu vai misiju dzīvē. Ja, jo mēs mazāk spējam atrasties un skatīties uz dzīvi, uz pasauli caur šo te laimes esamības prizmu, jo mums ir mazāk iespēja izdarīt pareizas lietas dzīvē. Pagaid, tu saki, ka mums vajag būt laimīgiem, lai saprastu savu uzdevumu? Jā. Bet, kad mēs saprotam savu uzdevumu, tad mēs esam laimīgi. Mēs uzturam savu laimes sajūtu. Tas ir vists un ols nedaudz tāds moments, ja, kurš nāk pirmais. Pirmais, un tāpēc es teicu, pat pirmais nāk sevis apzināšanās, jo tu nevari būt laimīgs bez sevis apzināšanās. Mhm. Tātad ceļš līdz savas misijas vai idejas vai mērķa saprašanai ir caur sevis apzināšanos. Tad, kad es sevi apzinos, es sāku palikt aizvien mazāk nelaimīgs, jo es mazāk sevi uztveru caur šo te netīro filtru un prizmu, kura man tur bērnībā varbūt bija uzlikts, realitāti redzēt tikai šādi, ja, nekā savādāk. Bet jo es vairāk sāku paplašināt savus apziņas horizontus, ja, es sāku saprast, es jau neesmu tikai ķermenis, tikai emocijas, tikai domas, man ir kaut kas vēl. Un tad es ejot tālāk soli pa solim, es nonāku pie tā, kad es sevi apzinos, es esmu tas, nevis tas, ko es domāju pirms 5 gadiem. Es esmu kaut kas cits, ja. Un tad, kad tu saproti, ka es esmu kaut kas cits, tad, kad tu zini, kas tu esi, tu jau sāc saprast, ar ko man ir jānodarbojas šajā pasaulē. Un tas ir tas laimes un prieka stāvoklis, un laime noved pie prieka stāvokļa. Pareizākais ceļš manā skatījumā, jo citiem pateiks, tu esi kalējis, tev jābūt par kalēju. Džeks tur močīja ar kuvaldu pa laktu, ja, visu dzīvi. Ja. Nē, tas nav misija. Misija ir tas, ka tu atrodies plūsmā un dari to, ko tavs priekšnieks tev prasa. Tad ir kaut kāds priekšnieks, kas tev kaut ko var prasīt. Tieši tā. Tas, kā priekšā tu esi patiesībā atbildīgs. Un tu kļūsti atbildīgs tikai tad, kad tu izkāp no bērna apziņas stāvokļa. Jo kamēr mēs esam bērna apziņas stāvoklī, mēs domājam, ka visi apkārt ir vainīgi. Bet tad sanāk, tas priekšnieks mūs nevar sazvanīt, ja mēs neesam tajā stāvoklī. Jā, mēs nezinām, kas mēs esam. Mēs nezinām, ka mums jāpaceļ telefons, ka mums šos zvana. Jā. Mēs nesaprotam, kuri telefons zvana kaut kur, bet nesaprotu, kur. Okay. Un kas ir tas priekšnieks? Katram tas ir savs priekšnieks. Katram pašam jāapzinās savs priekšnieks. Jā. Es neteikšu, ka jums tur visiem kristīgais vai budismu vai islāma vai kāds tur dievs ir jāpiekopja. Budismā nav, bet it kā nav, jā, bet visur ir kaut kāda tradīcija, kas kaut ko tev pasaka. Tev tagad tur Allaham jāklanās, tev jāklanās tur tam un tam. Te visi ir rāmi formas. Viņi visi varbūt ir, varbūt nav, bet mums katram ir savs. Katram ir savs tas augstākais spēks, ar ko mēs varam kaut kādā mērā varbūt sasieties.
Nu, man principā tāds nedaudz, varētu teikt, karikatūra tāda, bet kaut kādā mērā laikam tas tā ir, ja, kad ir tāds panelis, kā pateikt, dačiku, ja, panelis, kā to latviski pateikt, rādītāju panelis, ja, kur pirmais ir tādi kvadrātiņi, ja, kur mēs aizpildam tos kvadrātiņus, kas ir tā sevis pazīšana, ja, ir daudz daļas, un tagad mēs viņus pietiekam aizpildām, tad paceļās tā kā bultiņa, ja, pamazām viņi sāk celties. Un tad ir kaut kāds slieksnis sanāk, kuru sasniedzot to laimes sajūtu, ja, kas ir tā bultiņa, ieslēdzās tas telefons un ar mums sāk runāt. Telefons ir visu laiku ieslēgts, tikai mēs viņu nedzirdam. Tad mēs sākam viņu dzirdēt, un tad tas priekšnieks ar mums runāt. Tas ir tās 3 daļas būtībā laimē, ja tā sadala. Nu, tā var teikt, jā. Zināt sevi, pilnībā sevi apzināties, pārvaldīt, kas mums ļauj to laimes sajūtu pavairot, pilnveidot, paplašināt. Iekāpt stāvoklī, ko mēs varam saukt par laimi. Līdz zināmam brīdim, kurā mēs sākam dzirdēt to telefonu, kad mums runā priekšnieks. Pastāsti vairāk par to priekšnieku. Nedaudz, es teicu, katram ir savs priekšnieks. Kā viņš izstāsta, kādas viņam brillītes. Kur viņš sēž? Es par priekšnieku nestāstīšu, kur viņš sēž, bet es pastāstīšu par to iemeslu, kāpēc būtu nedzirdam to telefonu. Jā. Varbūt tādā ziņā. Tāpēc, kad mēs nevaram to telefonu dzirdēt, kamēr mūsu uzmanība ir pievērsta citām lietām, nevis telefonam. Jā, mēs nedzirdam, kad ar mums runā kaut kas, izņemot to, ko mēs dzirdam. Man ķermenis sāp, man tur nepatīk kaut kas, man tur šitas, man tur tas traucē, man emocijas traucē, kaimiņi traucē, sliktas domas galvā. Ja? Zināja, kad pēc pētījumiem vidusmēra cilvēkam ir 80% domas ir negatīvas. Tad pa lielam tas viss liecina par ko? Par degradāciju. Kāpēc tās 80% domas ir negatīvas? Tas ir tāpēc, kad mūsu prāts, atceries, ko es teicu, ir iefokusējis uz realitāti, kas bija bērnībā. Viņš pateica, šīs ir tavas konstantas tālāk. Un mūsu pārējā realitāte visu laiku dod mums negatīvus rezultātus, jo mūsu šī realitātes uztver neatbilst visai realitātei kopā. Un cilvēks dzīvē ejot gadiem uz priekšu, viņš sakrāja ļoti daudz šīs negatīvos notikumus un pieredzes, un rezultātā viņš nonāk pie tā, kad viņam ir pārsvarā visi notikumi bijuši negatīvi, un tāpēc viņa domas vienmēr arī ir vērstas negatīvā virzienā. Viņš vienmēr domā negatīvi par visām lietām savā dzīvē. Un tāpēc vidusmēra cilvēks jau uz 80% degradē, viņa prāts degradē, jo nav saprāts parādījies. Tas ir tas, es arī teiktu, ka manā skatījumā vairāk 80% degradējoša sabiedrības daļa, bet viņa jau nav nosacīta, tas nav, es nenosodu to, tāpēc, ka mēs neesam audzināti sevi apzināties šī pasaulē. Ja? Mūs tieši pretēji iedzen atkarībās un bailēs un vēl kaut kādos stāvokļos, lai mūs pakļautu kaut kādā mērā. Lūk, un tad tieši dēļ šīm bailēm, dēļ šī ierobežotā pasaules redzējuma, ja, mēs arī nedzirdam to telefonu. Tāpēc mums jau jāizkāpj ārā, jāsaka, kā mēs varam mainīt savu pasaules uztveri, apzinoties sevi un savus algoritmus un mehānismus, kas mūsu apziņā darbojas. Un tāpēc ir praktiskais apziņas attīstības kurs, ja, un lai vispār saprast, ka ar to vajag nodarboties, ir cilvēka mācība, lai sāktu sevi apzināties, lai ieliktu pamatus saprāta formēšanai. Jo, lai tu uzveidot saprātu, tev ir jāzina kaut nedaudz par visām tavas dzīves ietekmējošajām sfērām. Lai tu sāktu apzināties, cik tas viss kopā ir, tā struktūra veidoties sāk. Ja? Un tad tikai mēs varam iet padziļināt sevis apzināšanās procesā. Ja mums to bērnībā nav neviens ieaudzinājis un ielicis, tad tas ir jādara, tad, kad mums ir 30, 40, 60, 80 gadi un tā tālāk. Man te radās pēkšņi tāds jautājums. Kāpēc nevar būt vienkārši laimīgs? Kāpēc vajag visu šito te, ko tu saki, ja? Jo ir arī tādas pieejas, ja? Tāda frāze follow your bliss, ja? Tā kā seko savai svētlaimei. Ja?
Un tad viņš kā tāds pavadiens sanāk, tevi aizved kaut kur, uz to tavas arī misijas un ceļa un uzdevuma izpildi. Varbūt kaut kā tā var vienkāršāk. Vienkārši esi laimīgs šeit un tagad dari to, kas tev patīk un viss. Vai tad vajag tur to visu zināt? Var darīt to, kas patīk, bet vai tu vari darīt to, kas tev patīk, vai tu vari reāli to izpildīt? Vārdos pateikt vienkārši, seko savai svētlaimē, seko ej pa turien, kur tev ved, bet tu jau ikdienā to nevar izdarīt. Kāpēc tu nevari izdarīt? Tāpēc, ka tas telefons, nevis telefons, tas arī tā svētlaime, tas būtu nosacīti varbūt pat tas telefona zvans. Jā. Ja tu dzirdi viņu, ja tu vari komunicēt jau ar to, tad tu jau to dari. Bet, lai tu to darītu, tad tev ir jau jābūt pilnībā skaidrai šai te pasaules uzbūvē, kā tas viss darbojas. Tikai pie tā nosacījuma tu arī spēsi sekot tam procesam. Jo, ja tu nesaproti, kas notiek, tu jau nezini, kur iet. Kā tu vari izvēlēties ceļu, ja tu nesaproti, kas notiek? Es teiktu tā, vienkāršoti varbūt runājot, ka grūti ir sekot tai svētlaimei, jo kaut kādos brīžos vienkārši bail. Jā, tāpēc, ka tu sev asociē ar emocijām, ar domām, ar ķermeni. Jā, un tad sanāk, ka tas pašizziņas ceļš un tas saprāta formēšanas ceļš ir par to baiļu pārvaldīšanu. Nevis pārvaldīšanu, bet atteikšanās no viņam. Priekš kam tev viņas pārvaldīt, ja tev viņas nevajag savā dzīvē? Mm-hmm. Jo, es piekrītu, tā kā pārvaldīt tādā ziņā, ka, lai man viņas netraucē. Mm-hmm. Jā, viņas var būt tās bailes, bet ja tu māki dzīvot bez viņām, viņas var būt tur, teiksim, kā blakus esoši produkts. Tāpat kā es varu priecāties, varu baidīties, varu bēdāties un tā ir mana izvēle. Bet tā, kad mēs apzināmies, ka tā ir mūsu izvēle, mēs sākam uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jo sekot kaut kam, tas nozīmē jau uzņemties atbildību par kaut ko, kaut kā priekšā. Un mēs atgriežamies pie tā atkal, kurš ir tas priekšnieks. Kam mēs sekosim, kā priekšā mēs būsim atbildīgi par savu dzīvi un par rezultātiem, ko mēs izdarīsim. Un tam priekš manis loģiski ir, kad es sāku saprast, kā tas viss ir iekārtots. Un, kad es saprotu, kā tas viss ir iekārtots, tad es zinu, kam sekot un priekš kam. Es domāju, mēs pamazām mēs ejam jau visādās citās tēmās. Tosimies noslēgumam, bet man tomēr par to priekšnieku. Katram ir savs tas priekšnieks. Es nevaru pateikt, Aleks, tavs priekšnieks ir tāds. Nē, es par to vairāk, kā mēs varam zināt, ka tas, kas zvana, ir tas priekšnieks. Ir kaut kādas pazīmes, kas ir to parāda. Ir pazīmes ir daudz un dažādas. Ja? Nevis maldi kaut kāda vai ilūzija. Nevis maldi un ilūzija. Tātad pirmām kārtām lielākā daļa cilvēku, kas domā, ka viņi iet savu dzīves ceļu, viņi atrodas ilūzijās, jo viņi uzskata, lai iet savu dzīves ceļu, es jūtos hormonāli labi. Man ir nenormāls prieks, dzīve tur, sit augstu vilni un tā tālāk. Nē, tas var būt maldi un ilūzijas. Tāpēc, kad mēs esam hormonālajā šūpolēs, šodien labi, rītdien slikti un vēl kaut kas, un tikai es sev negribu atzīt, ka man ir atkal sūdīgi šodien, bet es iešu tur, kur tā ballīte, tas tusiņš, tie garīgie cilvēki, ar viņiem kopā pavadīšu laiku, un man tur ir labi. Un tad tā ir mana dzīves misija, iet dejot, dziedāt un lēkāt un dzert šņabi varbūt un vēl kaut ko darīt. Ja? Vai kakao. Vai kakao, jā. Lūk, un tā ir mana dzīves reālā jēga, izklaidēties un justies labi. Tas ir atkarība, tā ir narkomānija pēc būtības. Ja? Tas ir hormonālā atkarība, ja? Kad cilvēks paliek atkarīgs. Un tādā stāvoklī viņam nav skaidrības par dzīvi. Un cilvēki, tā puslīdz veselīgs cilvēks, viņš pēc kāda laika apzinās to, ka viņam dzīvē nekas nav izmainījies. Jo tad, kad tu ej pa to svētlaimes ceļu, sauksim, ja? Viņu tā kā tu nosauc, ja? Vai kad tu runā pa telefonu ar savu radītāju, ja? Tad tanī brīdī tev dzīve var dot pat smagus pārbaudījumus, tev var būt grūtības un viss kaut kas, un viss ir atkal atkarīgs no tā, kā tu ar to tiec galā. Jo tev ir augstāks garīgais attīstības līmenis, jo tev dzīves pārbaudījumi var būt smagāki. Un tas ir tieši tas, ko no tevis vēlās tavs priekšnieks, jo kas notiek, tanī brīdī tu uzņemies vairāk atbildību. Tātad mūsu laime un garīgais attīstības ceļš ir cieši saistīts ar mūsu atbildības spēju pa dzīvi.
Jo priekšnieks, viņš ir atbildīgs par visu, kas ir apakšā. Tieši tāpat, kā es esmu atbildīgs par saviem bērniem. Vai ne? Tā ir tā attīstība, tā ir tā laime. Apzināties, ka tava atbildība aug, tā ir laime. Un tad, kad tava atbildība aug, arī tava vara aug. Nu, es nerunāju tur par fizisko varu tikai vai kaut kādu tur finansiālu, ja? Tava vara uz ietekmi. Tu vari ietekmēt kaut ko šī pasaulē. To ietekmi, varu mums dod vienmēr kāds no augšas. Mums nav varas. Tāpat es tagad esmu varens, ja? Nu, uzpumpēju muskuļus, tagad sasitu pa boksamais. Nu, fiziski tev ir spēks, ja? Bet tavs spēks ietekmēs tikai tavos 2 kvadrātmetros kaut ko. Reālā vara izpaužās tajā kopā ar tavu atbildību. Un kāds teiks, kā tad ar politiķiem, ja? Tur viņi tā kā arī viņiem ir vara tagad, viņi kaut ko tur, nu labi, nosacīt. Politiķi ir noteikti vēl, kas stāv aiz politiķiem, tā tālāk par to mēs nerunājam, bet, nu, piemēram, ja tur kaut kāds karalis, ja, vai valdnieks, viņam tā ir vara. No agrākos laikos visi skaidri zināja, ka, ja tu esi karalis un valdnieks, tad vara nāk no augšas, no radītāja, no dieva kaut kāda. Ja, šodien to viss neskapēc ir aizmirsuši, ka vara nāk no dieva. Kā tad viņš tik bezatbildīgs, viņš reku nerūpējās tur par mani, mums pensijas mazas, tur veselības sistēma slikta, tur ekonomiskā situācija slikta, tad viņš ir bezatbildīgs. Nē, viņš ir ļoti atbildīgs. Tikai ne jau pret tevi. Viņš ir atbildīgs pret kādu, kas viņam dod to varu no augšas, nu vai no apakšas. No kurienes es nezinu, katru reizi es saku. Mēs runājam par to slēpto kaut kā. Jā, nu kaut kāds ir okulti ordeņi, kur arī tur organizē varas nodošanas procesu un vispārējo. Un viņš ir atbildīgs pret viņiem, nevis pret tevi kā zemāk stāvošu. Viņš jau nevar būt pret tevi atbildīgs. Tu viņam neesi, vai tu esi resurss priekš tādu cilvēku tikai. Bet, nu, tu minēji par tiem izaicinājumiem, ko mūsu radītājs mums var dot, bet tur arī tas jautājums, kā mēs to varam izšķirt, ja, ka mēs vienkārši nedaram kaut ko neapzināti, ja, un neciešam par kaut ko, kas mums vēl, nezinu, tur nav atstrādāts, ja, bet reāli pildam tos savus uzdevumus. Nu, atkal tas jautājums, kā mēs zinām gan labajā pieredzē, gan grūtajā pieredzē, ka tas, kas mums dod tās idejas, to sapratni, tos uzdevumus, to kaut kādu virzienu, ir tas īstais, pareizais, atbilstošais, patiesais, kā mēs to gribam nosaukt, tas mūsu radītājs un priekšnieks, kā mēs viņu nosaucam. Kas ir tie kritēriji, kas mums varētu tas, ka tu audz, ka tava atbildība un ietekmes sfēra sāk augt. Tātad, ja tu ciešanas un tev nekas neaug, nepieaug, tu nepaliec lielāks, nepaliec varenāks, nepaliec gudrāks, nepaliec atbildīgāks dzīvē, ja? Tad tu vienkārši nevis attīsties, tu vienkārši visu laiku kāp uz vienu un tā paša grābekļa. Tu dzīvo ilūzijās, tu dzīvo tajā šaurajā tava realitāte nepaplašinās. Ja tu uzkāp uz grābekļa, saprot, nē, šitien kaut kas nav labi, man ir jāsāk izzināt, es sāku attīstīties, mācīties, apgūt kaut ko, saprast, kāpēc tas grābeklis bija tik sāpīgs. Saprat, tāpēc, ka izrādās, es pats viņu vakar tur biju nometis, tāpēc viņu uzkāpu virsū. Ok, skaidrs, man realitāte ir plašāk. Tagad es zinu, uz grābekļiem nekāpt, un ja es zinu, ka var nekāpt uz grābekļiem, es varu arī pateikt tur kaimiņam, Mārim, Andrim, Jānim, Pēterim, klausies, nekāp uz grābekļa, sāpēs. Tu atceries vakar, tu tur viņu nomet, ja? Tu jau vari ietekmēt citus tādā veidā. Tev ir tiesības viņus ietekmēt, un ja tu vienreiz ietekmē, viņš izlabo kļūdu, otrreiz ietekmē, viņi jau sāk nākt pie tevis, un ko viņi tev dod? Viņi tev dod varu pār sevi. Nu, nosacīti varu, ja? Tad tev ir vara viņus ietekmēt. Jo tu viņiem labu izdarīji, viņi grib, lai tu viņiem izdari vēl labu. Ja tev esi šitāds tad pie tevis nenāks neviens. Jo tu nevari palīdzēt nevienam. Okay. Un tā ir tā atbildība, tā ir tā atbildības izaugsme, un tas ir tas, lai tu nenomaldītos. Tad, ja tev paplašinās, jebkas, kas iet uz paplašinājumu tavā dzīvē, tas nozīmē, tā ir attīstība. Tas pats arī finanses paplašinās. Tas pats visādas citas lietas. Tikai jautājums, vai tev šī brīdī tās finanses ir tas, kas tev ir vajadzīgs, jo cilvēks, kas ļoti, ļoti grib, pieņemsim, daudz finanses sev nopelnīt dzīvē, viņš reāli dēļ tās gribēšanas, viņš visu laiku kāpj uz tā paša grābekļa, visu laiku virsū viņš nedabū. Bet tad, kad mēs sākam iet pa to ceļu, kur mēs saprotam, ka reāli man vajag šo te procesu saprast un apzināties, izdarīt kaut ko tādu, kas man liks uzņemties vairāk atbildību dzīvē, ja? Tad arī tev
pienāks tas, kas tev vajadzīgs. Jo bieži vien, ko es pats esmu novērojis, gan sevī, gan arī citos cilvēkos, ja, kamēr tas cilvēks nesāk darīt tos darbus, kurus viņam nosacīt ir jāizdara, ja, viņš tur var rukāt, nezinu, vai nu viņš strādā 1 stundu nedēļā, vai viņš strādā 5 dienas nedēļā no 8 rītā līdz 6 vakarā, viņam finanses vienādas nāk iekšā. Neatkarīgi no tā, kā viņš tur raujās. Ja? Un izrādās, ka viņam vienkārši, lai būtu savādāk, viņam ir jāsāk darīt kaut kas cits bišķiņ blakus savādāk. Tad, lai tu citu darītu, atkal jāmaina savs realitātes spektrs, ja? Un tikai tad tu saproti, ka man ir jāizdara vēl tas un tas. Un tādā gadījumā, jā, tad es sāku redzēt, ka jā, kaut kas man te sāk mainīties, pavairoties un grozīties. Ja? Un tas nav tā, ka šitā tev sitienu. Šitā uz sitienu tas ir tad, kad noslēdz līgumus tur apakšā. Tad notiek šitā. Jo tur neinteresē nevienam tavs apziņas plašums, diapazons un vispārējais. Tur interesē, vai tevi var izmantot, lai iegūtu kaut kāds rezultāts un mērķi šī pasaulē. Nu, tad sanāk apkopojot, tie kritēriji vai rādītāji ir tad, kad mums notiek attīstība. Tad, kad, ko nozīmē attīstība, tas ir, kad mums paplašinās apzināšanās par to sevi, par realitāti. Tad, kad mums aug, to, ko es varētu varbūt nosaukt par pārvaldību pār to, ja viena lieta ir apzināties, un otra lieta to kā izmantot. Ja, un tajā pārvaldībā iekļaujas tā atbildība. Es teiktu, atbildība ir pāri visam, gan atbildība, jo tev vairosies tikai tad, kad tu būsi atbildīgs par to, ko tu vairo. Kamēr tu neesi atbildīgs par to, ko tu vairo, tas tāpatās, kā cilvēks saka, man vajag daudz naudas. Tas ir banālākā tēma, ja? Vai tur gribu pašu labāko, jaukāko sievieti vai vīrieti pasaulē. Bet tu jau vēl nevar uzņemties atbildību par to. Pirmkārt, tu nezini, kur to naudu tērēt, kā viņu izmantot. Otrkārt, tu nezini, ko iesākt ar to sievieti, jo tu pats nemāki uzvesties, lai būtu labs ar to sievieti. Tu nemāki uzvesties, lai būtu laba ar to vīrieti, ja? Tāpēc tev tāds vīrietis nepienāks pēc atbildības, ja? Pēc tava atbildības status. Ja? Tikai vienīgais, ko tu vari piespiest kādu, atņemt kādam, nozagt naudu, nozagt sievu, nozagt vīru, vēl kaut ko izdarīt. Ja? Kas, protams, nebūs nekas pozitīvs, tas viss nāk mums kaut kad atpakaļ, un mēs tā kā gūstam pēc tam to nevēlamo rezultātu savā dzīvē. Un uzskatām, ka pasaule un dzīve ir netaisnīgi izrādās. Jo esam aizmirsuši, ka vakar es to grābekli tur nometu zemē. Un pats šodien uzkāpu pēc 10 gadiem uz viņiem. Un vēl ir tas, ko tu minēji kaut kad sākumā sarunas par to stabilitāti. Kad mums ir stabila spēja to stāvokli uzturēt un sevi pārvaldīt un virzīties pa dzīvi un realizēt to savu. Tas ir arī viens no laimes aspektiem - stabilitāte. Stabilitāte nevis vienkārši nekustība, bet stabilitāte ar izaugsmi saistīta. Ja? Tas ir vīrišķais aspekts. Stabila izaugsme, tas ir vīrišķais aspekts. Vienkārši stabilitāte, tas ir sievišķais aspekts, un izaugsme ir vīrišķais. Saliekam stabilitāte ar izaugsmi kopā, tas ir ģimene. Pēc būtības. Tas jau ir kā minimums attiecības starp sievieti un vīrieti. Un tāpēc vienmēr saku, jebkura garīgā izaugsme formējās starp diviem dzimumiem. Tas ir visefektīvākais garīgās izaugsmes modelis. Ja mēs neprotam veidot attiecības, tad ir attiecību kurs, tur var mācīties un semināri, tad mums ir jāmācās sevi apzināties. Jo pārsvarā gadījumos mēs nemākam veidot attiecības, jo mēs sevi nesaprotam, nepazīstam, neapzināmies sevi. Es sevi kā vīrietis, viņa kā sieviete, vai atkal otrādāk, ja kāda ir sieviete, tad es sevi neapzinos kā sieviete, ja? Un mans vīrs neapzinās sevi kā vīrietis. Un ja kāds no viņiem sevi neapzinās, attiecības nevar veidoties. Un tāpēc ir tas, ka agrākos laikos bija kastu sistēma, ja? Vai varnu, vai apziņas attīstības līmeņu sistēmas. Ja? Kad cilvēks no vienas kastes paņēma par sievu un sievieti no citas kastes, ja, tad viņiem varēja rasties problēmas. Ja mēs no viena apziņas līmeņa saejam kopā, tad mums ir viss ok, mēs abi augam kopā, apzināmies tās lietas. Ja. Bet tā ir tur attiecība tēma. Arī tas mums attiecības arī ļoti svarīgi sastāvdaļa, lai mēs justos laimīgi pa dzīvē. Ne? Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tas ir garīgās attīstības ceļš attiecības starp vīrieti un sievieti.
Ja viņu nav, tad garīga attīstība var nenotikt. Vīrietim vēl ir opcija, sievietei nav opcijas uz garīgu attīstību, jo viņa ir bez vīrieša. To daudzas sievietes ļoti negrib dzirdēt, met ar tomātiem pa mani, kad viņas to dzird. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav attīstības. Nevar pieņemt, tāpēc, ka viņas realitātes šitajā šaurajā spraudziņā neielien iekšā tas, ko es tikko pateicu. Tas nozīmē, ka viņai ir jāpaplašina realitāte, jāsāk sevi apzināties, bet negribās. Man bija bērnībā mamma teica, man iemācīja šitā dzīvot un uztvert pasauli, ja? Caur savām attiecībām. Tāpēc es nebūšu nekad laimīgi, jo es negribu redzēt, kā patiesībā pasauli ir iekārtot. Tāpēc es labāk pieturos pie šitā un turpinu kāpt uz tā paša grābekļa, sist pūnu sev, līdz es sevi nositīšu. Un tad es būšu laimīga, ja, tādā veidā. Es jokojos ar to, protams. Bet katrā gadījumā tas ir tas absurdums, ja, ka trūkst saprāts cilvēkam, ka viņš nesaprot šīs lietas, kā tas viss sasaistīts kopā. Tā kā esam laimīgi, priecīgi, braucam uz festivālu. Ja jūs gribat dziļāk un vairāk šīs lietas izprast, noteikti dodaties uz festivālu. Un tie, kas būs uzrakstījuši kādu labāko jautājumu vai komentāru šīs te sarunas laikā, varbūt ir kāds jautājums vai komentārs? Mums tur parādījies interesants. Aizkadra balss. Ir viens ļoti jauks komentārs, kurš parādījās pašā sarunas sākumā. Привет, ничего не понятно, но очень интересно. Очень приятный поток от вас. Jā, skaidrs, jā. Ļoti labi, redz, arī krievvalodīgā publika mūs klausās un saprot, ka nav nemaz tik slikti, ja? Tad mēs esam apzinātā sabiedrībā. Un tas, ko es gribēju teikt, jā, tad, ja mums nav nekādu komentāru, tad balva paliek mums līdzi, bet ja cilvēki pieliek kādu vērtīgu komentāru, ko mēs varam izvērtēt, ja, tad viņi saņem balvā vienu dāvanu, kas ir no cilvēka apziņas skolas un no festivāla cilvēkiem. Jūs varēsiet izvēlēties, kam jūs iegūsiet 50% atlaidi, vai tas ir dalība festivālā, vai tas ir kādam kursam vai semināram no cilvēka apziņas skolas. Tā kā, ja jūs saskatāt, ka jums kaut kas no tā ir uzrunājoši, ja, pacenšaties ierakstāt kādu komentāru, kamēr vēl ir ēters. Varbūt Māris mums nolasīs to komentāru, ja viņš vēl būs pieejams, ja, un tad jūs varat arī laimēt. Pēc tam, ja tas ir... Pastīsimies, bet pēc tam tas kaut kādā laika intervālā, teiksim, tur, nedēļas ietvaros, jā. Varam tā arī izdarīt, es tā domāju. Tas komentārs varbūt arī kaut kāda padalīšanās par savu pieredzi, kāda vērtīga atziņa, vērtīga varbūt prakse vai kāda pieredze, kas ir bijusi šīs lielās tēmas izzināšanas un pieredzēšanas ceļā. Un cerams, ka esam kaut kādu pilienu šajā okeānā ielikuši par laimes tēmu. Ko apzināmies sevi. Un esam laimīgi. Esam laimīgi un esam saiknē ar savu priekšnieku. Ceļam telefonu, kad viņš zvanīja, neignorējam viņu. Jā, un pildam savu uzdevumu, ejam savu ceļu un uzmeklējiet cilvēku apziņas skolu, festivāls cilvēkiem, cilvēki.com, mājaslapa un sociālajie tīkli. Un tad tiekamies kādā nākamajā sarunā. Un festivālā arī. Paldies, Roni. Tev paldies arī. Tad jau līdz vēlākam. Līdz vēlākam, jā. Čau visiem.